Mēs cilvēki itin bieži uzņemamies lielu atbildību mājās, paņemot kādu māju dzīvnieci, mīļu, labu un jauku. Un pēkšņi pienāk tā diena, kad viņš paliek bez mājām. Kā jūs vērtējat šādu cilvēku rīcību? Šādu cilvēku rīcību vispār, es par to nespēju. Es to nesaprotu, kā tā var, jo dzīvnieks tas ir bezpalīdzīgs un ja mēs uzņemamies atbildību, tad mums par to ir arī jāatbild līdz galam. Un cilvēka cietsirdība, ja vispār nespēja domāt, reizēm ir jābrīnās tikai. Diemžēl skumji, bet saskaramies ar tādām. Visvairāk viņi ir daudz dzīvokļu māju rajonos, arī pie veikaliem. Kā to problēmu atrisināt? Ko darīt mums? To ir ļoti grūti pateikt. Vislabākais jau būtu, ja varētu tādā veidā atrisināt, ka varētu samazināt to dzimstību, īpaši kaķīšiem un suņiem. Tas ir mazāk, bet mums jau arī notiek pilsētā. Tiek tas darīts un tas ir apsveicami. Un ir labi cilvēki, kas parūpējas par tiem kaķīšiem un pabaro viņus, jā. Un, diemžēl arī vēršās arī pret tādiem cilvēkiem, tā reizēm, tas ir tā arī nesaprotam lāga. It kā tīrība un higiēna, bet tajā pašā laikā, tomēr arī tā mīlestība, arī tiem mazajiem brāļiem ir vajadzīga. Es pat satiku kādu kundzi, kur teica, ka vienu kaķīti paņēmusi pie sevis mājās. Jā. Tādu, kam nav mājas, šāda rīcība. Tas ir apsveicami. Tas ir lieliski, ja katrs paņēma to vienu dzīvnieciņu, tad jau un atbildētu un nelaistu tā, lai atkal kaut kas notiek. Galvenais tā ir cilvēka atbildība. Cilvēka atbildība, ja tas tā notiek, tad tas ir brīnišķīgi. Bieži vien notiek arī tāda situācija, ka, piemēram, ģimene, ja viens cilvēks brauc prom no Latvijas un viņam nav kur šo dzīvnieciņu likt, un viņš vienkārši palaiž viņu staigāt. Tas ir pilnīgi. Es jau teicu, tā ir cilvēka atbildība. Cilvēkam ir jāatbild par to, ko viņš ir paņēmis, un ja tu brauc prom, tad katrā gadījumā ir jāatrod labs cilvēks, kam atstāt savu dzīvnieciņu, kam atstāt un kas rūpēsies. Varbūt sliktākajā gadījumā iemidzināšana, ja nav kam atstāt tieši. Labāk tā nekā izsviest uz ielas, lai gan es to nespētu. Mums daudziem ir mājdzīvnieki, mīļi, jauki, un tiešām viss ir kārtībā, bet mēs zinām, ka ir liela problēma ar tiem kaķīšiem un sunīšiem, it sevišķi viņiem, kuriem nav šo māju vairs. Šādu cilvēku rīcību, kā jūs raksturot? Tas ir šausmīgi, var teikt. Tā ir dzīve radība, un ja viņš paliek bez apgādības, bez ēdiena, bez pajumtes, tā ir dzīvnieku spīdzināšana. Un ja kāds tiešām ņem dzīvnieciņu, sunītu vai kaķītu, vajag rēķināties, ka viņam vajadzīgs ir cilvēks. Kaķis vēl var viens kaut kā izdzīvot, bet sunītim vajag obligāti saimnieku, ja viņam vajag kam pieķerties, viņš ir bāra dzīvnieks, viņam vajag barvēt obligāti. Un ja tas nav, viņš jau mājās, viens pats istabā ieslēgts, viņš jūtās briesmīgi, viņš lec uz logiem augšā un gāž puķis nost. Suni var ņemt tikai tad, ja viņu var izmantot. Tas ir laukos, varētu būt, kur viņš var būt gans vai kaut kas tāds, bet pilsētā nebūtu vispār ieteicams suņus turēt un lokas mājdzīvnieks. Tās ir viņa mocības. Tās ir viņa mocības. Un tā uzspīlētā un tā pārdabiskā moda tiem dzīvnieku patvērsmēm un tam līdzīgi. Tas ir tā arī muļķi. Mums cilvēkiem nav kur dzīvot, bet mēs runājam un gājam pa suņiem. Viņi ir jālikvidē un neko tur nevar darīt. Klaiņojošie kaķi un suņi, viņi jau var savairoties miljonos. Viņam jau 2-3 reizes gadā viņi var vairoties. Tieši tā. Un nevar, viņi ir jāiznīcina. Tur tas vārds ir smags, bet tas tā jādara. Tur nav citu izēju. Ka viņi ir jāiemidzina vai kā, tur katrs var. Un šitā te suņa
Un kaķi fermas nedrīkst uzturēt, ne pagrabos, nekurā vietā to nedrīkst uzturēt. Visvairāk šo pamesto, sevišķi kaķīšu ir daudz dzīvokļu māju masīvos. Tagad viņi mēdz arī būt pie veikaliem, tur acīm redzot viņiem kaut ko iedod kāds pircējs. Un šis skats kāds ir, diemžēl tāds ir. Bet tas jau ir noziegums savā ziņā. Viņi jau var izplatīt arī slimības. Jā. Viņiem visādi kašķi un viss kaut kas metās. Un tā nevar būt. Dzīvniekam jābūt mājās. Tas ir no seniem laikiem tā bijis. Un klaidoņi to nedrīkst pieļaut. Priekš tam mums ir pilsētas vadība, valde, un priekš tam ir cilvēki, ka par to būtu jārūpējās. Un nedrīkst, pa ielām nedrīkst vazāties noklīduši dzīvnieki. Tas ir pilnīgi izslēgts. Ir pēdējā laikā dzirdēts vairākus gadus jau pēc kārtas, ka mežā siro lielu suņu, tādi bari, kas dzīvniekiem uzklūp. Tātad arī šāda problēma. Arī ir, šāda problēma varētu būt, ka viņi kaut kā savairojas. Tur medniekiem ir tomēr jāšauj nost, kāda citādāk. Es tagad atceros tajā pirmajā brīvvalsts laikā. Tad jau bija medniekam uzdevums. Viņi apšāva, viņam vajadzēja uzrādīt. Tas bija goda pienākums pa dabu rūpēties. Toreiz jau gan bija katrs zaķis saskaitīts un katrs stirniņš saskaitīts. Tā bija, mežsargi bija daudz, viņi to varēja izdarīt. Un mums jau ir tāda problēma, ka mums ir vārnas un žagatas bezjēdzīgi, un viņas iznīcina mazos putniņus. Žagats sēž uz strastbūrīt un gaida, kad tas pavāzīs degunu. Un viņš viņu dīcina ārā, un mežos liek būrīšus, un vārnas un žagats visus tos mazos putniņus iznīcina. Tas arī briesmīgi. Tātad viņus varētu būt pa daudz? Viņi ir pa daudz. Kuldīgi varētu saukt pa Vārnburgu, jeb Žagatburgu. Ievērot pie Katrīnas baznīcas kokos, kas tur ir vārns un žagats, un jebkurā tādā nomaļākā vietā. Kuldīgākā rīko kādu koncertu, sevišķi tos rokistu, kad dod virsū, tad vārns milzīgos barās paceļās no Kuldīgas un lido prom uz mežiem. Un tad, kad nomierinājas, atkal pēc dienas tā lēnām atkal atgriežas Kuldīgā. Un toreiz arī medniekiem bija uzdevums šaut vārnas un žagats, un viņam bija jāuzrāda pierādījumi. Kājas. Jā, kājas vai kas tur jāparāda. Bet tagad tas viens blieziens maksā pārāk dārgi, pat 1,5 latu, to nevar atļauties tagad. Bet kaut kādu izēju vajadzētu rast, tomēr nevarētu ļaut vienai sugai iznīcināt visus pārējās. Jā, pārņemt visu, jo lielā vārna jau mās tārpiņu nelās. Bet tie mazie putniņi las to skaiteklišu no ābelēm. Tā tas ir. Šādā notiek tā, ka gan mūsu mīlos kaķītis, gan sunītis paliek bez mājām. Diemžēl tāds ir cilvēks, viņam ir apnicis šis mājdzīvnieciņš, un viņš viņu vienkārši izmet no mājas. Kā jūs vērtējat šādu cilvēku rīcību? Nav jau tas, ka tā nevienmēr, izsviež no mājām, bet ir arī bijuši gadījumi, ka ir, kad, izsviež. Ja izsviež, tas ir kā, nav pareizi. Ja tas mājdzīvnieks ir pieņemts, tad viņš ir jāmīl, tā patās kā savus bērnus mājās, un tas ir kā nekā ģimenes. Visi viņu mūžu garumā? Protams. Jo tas ir, ja viņš ir pieņemts ģimenē kā ģimenes loceklis, tad viņam ir arī jābūt kā ģimenes loceklis. Un tomēr tas pats tas, kas, paņem savu, kādu no saviem ģimenes locekļiem, viņš izsēž no mājas ārā. Un tomēr tā ir noticis, vai daudz dzīvokļu mājās, viņi diezgan daudz šajos masīvos ir sevišķi arī pie atkritumu urnām. Vai būtu labi viņus piebarot, jūsuprāt, ja būtu cits risinājums? Es domāju, ka jā. Bet viņš ir dzīvnieciņš, viņi vairojās, viņa skaits kļūst aizvien lielāks. Kā to problēmu atrisināt? To, ja godīgi grūti mums pateikt. Viņi jau nedzimst pa vienu, viņi dzimst ļoti daudz, vienā reizē. Un vairākas reizes gadā? Protams, vairākas reizes gadā, tā kā to izkontrolēt ļoti grūti. Varbūt kastrācija, sterilizācija. Protams, tas ir dārgs process.
protams, ka tas ir dārgs process, teiksim, izējot no tās situācijas. Es tā domāju, ka nevar iziet, jo, teiksim, tad katru ņemt un ķert rokā un, teiksim, sterilizēt, es domāju, tā vienkārši sakot, es gribētu redzēt, kur būtu tas muļķis, teiksim, kas skraidīt tagad pa visām šitām te vietām un ķert viņus rokā. Dzīvnieku patvērsmes risinājums? Arī es domāju, ka nē. Jo viss viņus tā vienkārši paņemt un noķert, tas ir neiespēja. Protams, tas ir dzīvnieks. Dzīvniekam dzīvojot bez mājām, viņš var būt arī perēklis dažādu slimību izplatīšanā. Arī. Bet, tā ir vienkārši pasaulē iekārtots, un to vienkārši nevar tā. Tas ir grūti. Ļoti vienkārši piemērs. Cilvēks dodas darba gaitās ārpus Latvijas, un viņam nav kur savu mīļo kaķītu vai sunīti atstāt. Kā jūs domājat, šī situācijā risinājums kāds varētu būt? Tad, vai teiksim, atdot kādam pazīstamam, vai sliktākais gadījums, teiksim, kaut kādu dzīvnieku patvērst. Dzīve savā ziņā ir arī nežēlīga. Mēs, cilvēki, šādi tad pametam savus mīļus mājdzīvniekus ārpus mājas. Visbiežāk ar šo problēmu saskarās kaķi un suņi. Arī Kuldīgā, protams, netrūkst suņi un kaķi, kuriem vienkārši nav māja. Man šķiet, ka tad, kad mums Kuldīgā te ir tā patvērsme, tā ķepiņas kaut kā, mīļās ķepiņas, vai ne? Tad bišķiņi mazāk tie sunīši man šķiet, ka skraida pa ielām, bet vispār ir. Un es zinu tādas vietas, kur kaķīši tur vesels dzimtas ir, tur ir vajag daudz viņu, un viņus tad, kad viņus paņem mājās, mēs vienreiz paņēmām kaķīti no tādas noplukušo dzimtas, un viņi ir dzimuši savvaļā, viņi ir savvaļas kaķi un cauri, un viņus nemaz nevar tā baigi izmācīt par mājas kaķiem. Viņam nemaz mājas tā īpaši nepatīk. Jā, viņam nepatīk, ka vajag cilvēku uzmanību, viņam nepatīk, ka viņa pājā, viņš ir agresīvāks daudz, un viņš iet laukā un ņemās, un nemaz bieži nenāk atpakaļ mājās. Un visvairāk viņi, protams, ir pie daudz dzīvokļu māju, atkritumu urnām, pie mājām. Kā to problēmu atrisināt? Viņi kļūst aizvien vairāk, manuprāt. Jā, tur es nezinu, kā to atrisināt. Tur kaķis viņu ķērājiem, tur vienkārši viņi ir jāķer. Un arī viņas jau noķer, viņi nav jau valstī naudiņas, lai viņas uzturētu. Un neviens arī īpaši negrib mājās viņus ņemt. Es nezinu, man liekas, ka tas ir tāds apburtais loks. Tad, kad viņus izķer, tad viņus nevar uzturēt, un tad viņi ir jānošpricē. Un tad, kad viņus neizķer, tad viņi ir vairojās. Tur koks ar diviem galiem. Nezinu, kā to risināt. Es jau te iepriekšējiem intervētajiem cilvēkam minēju vieglu piemēru. Jums arī cilvēks dodas uz ārzemēm, un viņam savus mīļums nav kur atstāt. Kā šeit varētu būt risinājums? Mēs esam paši, mūsu ģimenē mēdz nodarboties ar tādu lietu kā auto pārvadājumu. Un ļoti, ļoti bieži cilvēki sūta ar tādu auto pārvadājumu iespēju sūta uz ārzemēm tos dzīvnieciņus. Vispirms aizbrauc pats, pēnesītis nopelna naudiņu, un tad sūta tos dzīvnieciņus projām. Jā, tā ir iespēja. Un nemaz tik dārgi tas neizmaksā, un es domāju, un ļoti, ļoti, ļoti daudz cilvēku to izmanto, un ļoti daudz cilvēku, viņiem jau mīļš tomēr tas sunīts un kaķīts ir. Kaut gan galīgi viņas negribās atstāt nākās, bet tad, kad ir, šitāda iespēja, ir arī Kuldīgā ir tāda iespēja. Ir dzirdēts, ka vairāk gan gados vecāks dāmas šos te bezmāja kaķīšus pabaro. Jā, man arī ir pazīstams tantes, kas tā dara. Mums pie kultūras nam ir tā, ka katru rītu stāti iznes ārā un saka, vai maniem mīlulišiem. Manē liekas, ka, ja viņus iesāk barot, tad arī ir jābaro. Jo tad viņi pierod, dzīvnieciņš nesaprot, redz, kāpēc tad šodien nav man tā barība. Viņš jau nesaprot, ka šodien varbūt mazāk naudas ir cilvēkam vai kā. Ja iesāk, tad ir jābaro, man liekas. Labāk jau neiesāk. Cilvēks nevienmēr ir apzinīgs, uzņemās atbildību par mājdzīvnieciņu un, diemžēl, gadās arī tā, ka pienāk tā stunda, kad viņš vienkārši izmet, vienkārši sakot no mājas.
šo savu mīlu, visbiežāk kaķīt vai sunīt. Kā vērtēt šādu cilvēku rīcību? Nu, ļoti sliktā cilvēka rīcība, jo tu esi atbildīgs par to, ko tu esi pieredinājis. Nu, ja reiz tu esi paņēmis, tad lūdzu rūpējies. Nu, ja ir tāda situācija, ka varbūt tiešām, tad ir taču iestādes, kur var iemidzināt, jā, sliktākā gadījumā, bet ir pārtvērsmes, jā, un vienmēr var atrast iziet no jebkuras situācijas. Un, ja nu šis dzīvnieciņš ir nonācis ārpus mājām, kā jūs vērtējat, ka ir jau cilvēki, parasti gan gados vecāks sievietes, kuras cenšas pabarot šos te kaķīšus? Nu, tieši tā, kādam taču ir, viņiem taču arī gribas ēst, un viņiem gribas arī. Tā kā es atbalstu tādu rīcības ļoti pareizi. Visvairāk, protams, šo bezmāju kaķi ir daudz dzīvokļu mājās pie atkritumu urnām, tagad arī pie veikaliem. Arī? Neesmu manījusi, diemžēl, man mežā nav. Bet man ir pašai kaķis arī, kas no patversmes paņemts, un ir 2 suņi, kas ir atrasti uz ielas un paņemti mājās, tā kā. Vai šis te atrastais dzīvnieciņš, kā viņš iedzīvojās jaunajā mājas vietā? Ļoti labi, jo viņi visi mīl un absolūti nekādas problēmas. Ar kaķi, protams, ka varbūt ir problēmas, jo sākumā viņi negāja kastītē, ja, bet, pašlaik ir viss kārtībā, viss notiek. Viņš ātri uztver cilvēku kā saimnieku. Jā, protams, jā. Viņš jau redz, par ko rūpējās. Viņš jau jūt to cilvēku, kas par viņu rūpējās. Jūs minējāt, ka dzīvojat netālu no meža, cik es sapratu. Vai pēdējā laikā biežāk neparādās arī tāda parādība kā lielo suņu bari mežā? Nē, nav manīti. Mūsu mežā stirnas mēs barojam. Arī tagad ziemā pabarojam? Jā, nāk uz māju, barojam. Kas viņai tagad šī laikā visgaršīgākais šķiet? Nezinu, burkāni tā izskatās, tāpēc, ka tos ļoti labi ēd un ābols. Tā kā. Arī medību kolektīvu cilvēki piebaro meža zvērus. Kā vērtēt šādu rīcību? Tas nebūtu pareizi, ka tu piebaro un pēc tam tu viņu nogalini, jā? Medības ir medības, bet tāpēc pielabināt pie mājām, pieredināt, viņš jau tev uzticās dzīvnieks. Tāpat kā cilvēks, tāpat kā bērns uzticās, tāpēc tas nebūtu pareizi. Jūs minējāt tādu lietu, ka sliktākā gadījumā iemidzināšana. Tas, protams, ir visai dārgs process un droši vien samazināt šos bezpajumtes kaķīšus, tas būtu sarežģīti šādā veidā. Jā, process tas ir ļoti dārgs, diemžēl, mūsu laikos, bet, es nezinu, ir visādas iespējas, Diemžēl nemāku pateikt, ļoti dārgi tas ir, kas ir. Tāpēc arī cilvēki met ārā, tāpēc, ka šobrīd tas ir, agrāk tā nebija. Agrāk tu pa 2 rubuļu aizgāji un to sunīti iemidzināja. Jā. Kaut arī viņi pats apglabāja, bet tu zināji, bet tagad mīlīt 50 lats, diemžēl, problemātiski. Tāpēc man mājās ir pieņemti bērni ģimene un pieņemti suņi un pieņemti kaķi. Tā kā. Dzīvē gadās dažādi un bieži vien cilvēks vienkārši savu mīlulu, savu māju dzīvnieci izmet ārpus mājām. Kā vērtēt šādu cilvēku rīcību? Es uzskatu, viņi noņem no sevīm atbildību, tas, kas viņiem ir, ko viņi paši ir izvēlējušies sev. Jā. Tas galīgi nav tā godīgi pret jebkādu dzīvnieku. Es uzskatu, ja tu uzņemies, ja tu viņu audzināt, tad protams, var būt dažādas tās situācijas, bet jāizdomā ir labāks risinājums, jādod draugam vai kā, bet ne jau izmest ārā, jo pēc tam tas viss degradē visu to dzīvnieku pasauli. Visvairāk šo pamesto konkrēti kaķi ir daudz dzīvokļu māju pagalmā pie atkritumu urnām. Pēdējā laikā arī pie veikaliem viņi bieži vien ir aizvien vairāk. Kā ar to problēmu cīnīties? Kāds varētu būt risinājums? Risinājums, domāju, arī daudz. Ir pašiem iedzīvotājiem jāņemās iniciatīva un jāraksta viss sūdzības ziņojums pašvaldībām, bet tur tie likumi tādi, kad arī es domāju, ka pašvaldības paši neko īsti arī tādā uzreiz neko neizdarīs, tas kaut kādā ilgtermiņā ir, jālemj pašiem apsaimniekotājiem, kā darīt, jo tur tā problēma. Varētu būt papildus vēl kāda dzīvnieku patvērsme, tas būtu risinājums? Es domāju, ka nē. Cik es zinu, ka šitā patvērsme, kas mums tepat Kuldīgā ir, ka viņi varētu tikt galā to, bet viņiem, nezinu. Viņi vienkārši tik lielu skaitu nevar uzņemt? Viņi nevar uzņemt, jā.
Nu, tur ir ļoti daudz tie dzīvnieki ir. Es domāju, ka viņiem vienkārši vajadzētu pašiem tiem iedzīvotājiem, ja viņi varētu rīkoties, man liekas, viņi varētu visus tos dzīvniekus, tos kaķus, suņus savākt, un man liekas, ka viņiem vietas pietikt. Es nezinu, ko viņi dara viņiem tālāk, iespējams jau, ka viņi arī viņus tur iemedzina tā. Tā kā viņi varētu tikt galā to apjomu, es domāju. Gados vecāki cilvēki bieži vien šos te kaķus, kuriem nav māja, ņem un pabaro. Nu jā, to arī atbalstīt Patversmes, es domāju tā tas ir, jo neviens pa viņiem neuzņemās, ja jau Patversme to zina, tad viņi it kā varētu savākt, bet neviens neko nesaka, nekādas sūdzības, pašu savu galvu viņi laikam ķert viņas nevar vai kā, tad arī viņiem atliek nekas cits. Cilvēks var saprast, viņi labāk pabaros nekā pametīs. Ja dzīvnieks viņam nav māja, viņš var būt arī slimība perēklis. Ja viņu vienreiz pabaro, viņš gaidīs nākošreiz. Nu, tieši tā. Gaidīšu nākošreiz. Bet, tur neko nevar darīt. Cilvēki vienmēr viņus pabaros, viņiem vienmēr būs žēl. Viņi nav tādi. Un tas arī ir. Viņi visi tur ir saplosīti, viņi tur visi staigā pa to sēti, bērniem viņi tur traucē un var mesties virsot akumsērgām. Tas nav tas labākais, jā. Bet, kā izskaust to, es tā nevaru iedomāties. Vai tev ir nācies redzēt tādus dzīvnieciņus, kuriem nav mājas? Ir redzēts. Kur tu redzēji? Liepājā, kad mēs ar klasi bijām, tur pie miskastēm bija. Jā. Mums, kur es dzīvoju, tur arī pie miskastēm dzīvo. Kā domājat, kāpēc cilvēki pamet? Viņš taču bija mīļš un labs, viņš paņēma šo dzīvnieciņu. Cilvēki aizbrauc, viņiem vairs nav kur likt, vai vienkārši apnīk, vai dār pāri, vai kaut kā tā. Bet vai tavuprāt tā drīkst darīt? Nevar, jo dzīvnieks jau ir mūsu tikai brālis. Viņš jau ir pieredzis pie cilvēka. Jā. Un šos te dzīvnieciņus, kas dzīvo, kā tu teici, pie atkrituma urnām, vai tas ir labi tavuprāt, ka cilvēki, tiesa gan gados vecāki cilvēki, šādi tad pabaro? Ja viņi tur visu laiku, tad jau jā, bet ja viņš visu laiku piebaros, tad viņi visu laiku gribēs ēst un prasīs, ņaudēs. Vai tavuprāt, šis dzīvnieciņš, kam nav māja, nav arī bīstams, viņš varbūt kļūst agresīvāks, viņš var arī, bērnam nodarīt pāri? Varbūt, viņš redzēs, ka bērns ēdīs kaut ko, viņš gribēs un var uzbrukt. Tātad tas ir, par to ir jārūpējas, lai tā nebūtu. Jā.